No ko, sveiks, lai dzīvo! Šodien izkustināsim divus premium klases limuzīnus un, protams, izmērīsim no 0 līdz 60 ar reiz boks, cik ātri tie ieskanās. Šitos aprātus nav baigi pačopni mērīt, viņi nav domāti no 0 līdz 60 ieskaties, viņi domāti baudīt un pārvadāt komfortabli mēmākos piparus. Tur pieņemsim kā māklerus, prezidentus, deputātus un tā tālāk. Un uz šo mēmāko kustināšanu ir pieaicināts mūsu autoeksperts Peregons Peregars, kustinātājs un autožurnālists Kārlis. Labdien! Tātad, šodien mums apskatā ir premium segmenta etalons. Jo, lai vai kā, šajā segmentā S-klases, tā ir mašīna, pēc kuras līdzinās pārējās. Ja, gan 7. sērija, gan A8, gan Lexus LS. Viņi pielīdzinās šai mašīnai. Pēc to segmentu ir sauc S-klases segments. Jo vienmēr tā arī ir bijis tajā autoražotnē, ka, teiksim, pirmā iznāk S-klase, tad pēc pāris gadiem iznāk 7. sērija, pēc tam iznāk A8 ārā. Ja? Un šitas ir, kas parāda savu segmentu, kā tās novitātes, kas būs aktuālas, teiksim, tālāk uz priekšu. Bet tie visi ražotāji savā starpā vienojušies, kad tās mašīnas laidīs. Katrs tur viens izlaiž tajā gadā, otrs tajā gadā. Tā ir tāda slepenā vienošanās viņiem, jo tur iznāk jaunā, iznāks S-klase 7. un A8 vienā gadā. Pilnīgi bezjēga džekiem, ja? Tāpēc iznāk viens, viņš ļauj 2 gadus paplūkt laurus, savākt visu, pēc tam nāk nākamais, atkal tā un tā viņi tur strādā. Tas tāds. Kurš lielākais ir ieguvējis no tā? Tas, kurš pirmais izlaiž mašīnu vai viducīti? Jo pēdējiem jau sanāk izlaist pirms, ja nāk pēdējais Audi ārā, pirms, ja paņemam to, ka Audi nāk pēdējais ārā, tas sanāk, ka Audi ir savāds no Mercedes un 7. sērijas BMW visus labumus, bet viņš atkal iznāk pēdējais ārā un līdz tam pēdējiem nonāk tie, kuri vēl nav paspējuši iegādāties. Ne Mercedes, ne Jā, bet tā kā tiem cilvēkiem, kam ir rubļi, viņš jau būs pāris gadus pabraucis ar to modeli, viņš var pārkāpt kaut kamā jau jaunākā. Parasti 3-4 gadi viņi pabrauc ar vienu, pārvāc uz nākamo. Jā. Un tieši iznāk tas jaunais A8, pirmās bērnu slimības likvidējas, un rekur jau A8 ņemams. Un tā viņš tur pamaina tās mašīnas. Bet no visiem šīs klases aparātiem, piemēram, Audi, Mercedes un BMW, kas ir premium klases limuzīna klases auto, man liekas, ka vismazāk pērk Audi tomēr. Jā. Pēdējā vietā uzreiz Audi. Pirmā vietā, es pat nezinu, kurš BMW vai... S-klase viennozīmīgi. S-klase būs laikam pirmā. S-klase ir viennozīmīgi pirmā līderos gadiem, un tur nekas viņi nevar apsteigt. Tad otrais ies BMW 7. sērijas, un tad tik ies Audi. Jo Audi pat, ja tā skatās, mūsu placi Audi A8 ir samērā maz bijuši uz S-klases un BMW 7. sērijas fona. Un uz ielām viņus arī praktiski neredz. Ja paņemam pēdējo Audi, kurš ir 2022. 24. gada, uz ielām viņus katru dienu neredzēs, bet S-klase un 7. sērija gan katru dienu redzam. Procentuāli, ja mēs arī paņemam tāpat uz ielām, cik tu redz jauno 7. uz ielas un cik tu redz 223. Mērsi būs vairāk, jā. Tieši tā arī. Tad šodien, ko mēs kustināsim? Īsto S-klasīti? Jā, 220 nav, bet šitā ir priekš tā gada, kas bija V8, dīzels. Jā, tad modelis, kas iznāca ārā 99. gadā, un, protams, tās tehnoloģijas, kas tika pieļautas šajā mašīnā, tas bija novitātes. Gan adaptīvā kruīza kontrole, gan Lingvotronics pirmais balss vadība, gan ABC piekara. Tas viss bija, protams, novitātes šajā mašīnā. Un Reķim 600 bija V12 biturbo. Jā, tie bija mēmākie aparāti. Jā. Kad tu griež starteri, tā skaņa pavisam cita. Kā 12 bodevi, jā, tad pavisam savādāk cita skaņa pavisam šai mašīnai. Un, ja mēs atveram uz šodienu vaļā reklāmu un ieliekam šīs paudzes S-klases, cik viņas ir piedāvājumā, viņas tikai dažas. Diemžēl viņas ir nodzīvojuši savu dzīvi. Tad, tas tāds sakoši, tā kā tagad ir baigais kabans, pēc otnēs, zin, kā visos kabanas vēl kārā. Burtiski pāris gadus, un šitas arī būs atpakaļ, kā pēc otnēs jau. Jo pa lielam 55. versijā viņš jau ir diezgan pieprasīts, jau diezgan dārgs paliek. Tāpat tāds kā vienu laiku es skatījos uz šīs paudzes S-klases upē uz cēlu, viņas varēja dabūt pa 4-5 tūkstoši, varēja dabūt jau Eiropu diezgan sakarīgas. Tagad jau zem 10 viņas var lāgā sakarīgi neko nedabūs. Tā kā pēdējais laiks iegādāties S-klasi. Bet man liekas, kaut gan 4-līgais dīzels vēl varētu kaut kādā momentā tapt par klasiku, jo 4-līgie V8 dīzeli tomēr bišķi pačotnāki. Ja būtu 3-līgais dīzels, teikt, ka viņš nekad nebūs nākotnes klasika. Pirmo vietu es laikam dot 500-ajam. Kas pieejamākais?
500. formatiks ir un būs, protams, klasika, kas ir tāds, tas ir top modelis, ja, jo gan 600, gan 55. Tie ļoti reti, bet tā, pa pieejamiem iet runa. Jā, bet ja tā, protams, 500. formatiks, jā, tas ir klasika. Jā. Un tā tikai es dotu priekšroku V8 dīzelim, jo klasikas kaut kā dīzeļos vispār neiet iekšā. Jo, zin kā, tas mūsu laikos tie V8 dīzeļi samazinās, viņu skaits pieejamās vispārībā, jā? Jo es zinu, ka Panamera, kura gāja laikam 2018. un 2019. gadā bija Panamera 4S, bija dīzels 4-līgais. Viņas beidza ražot pēc tam. Viņām tagad tieši ir cenas augšā, tā, ka viņas ir vienīgais, bija tirgots 2 gadus tikai, es nemaldos 2 gadus. Pat motors, kas nāca kuškās iekšā un tā tālāk. Jā. Un viņas ir ļoti ekskluzīvas. Tagad sanāk, ka tās 4-līgās ir dārgākas nekā benzīnieka, kas ir kaut kā Panamera S, kas ir. Tā kā, labi, mēs liksim, parādīsim. Tātad, atkal, mums būs piedāvājumā S-klase. Ja mēs apējam apkārt, patiesībā diezgan dzīvi, nav lielas vizuāla defektu nav. Cena, kā vienmēr, mums būs labākā tirgū. Es domāju, jo tu atver vaļā, viņas tikai 4, kaut kāds 3 viņas ir, jā. Labi, lai iet pa 2500. 2500 eiro, lai būtu viņai cena. Un mēs tev liksim pretī šitā S-klasē 65. Mēs, protams, noliksim pretī 65. Jo tas ir visloģiskākais priekšā licējiens. Lai gan, protams, ka tas jau bija iznākus un tikai pēc tam iznāca ārā 65. Bet jebkurā gadījumā tā ir viens paudzes mašīnas. No S-klase šitā ir tieši pa vidus ap 38 un 65. Viņa pats ir 38. Pēc iznāca šitas. Jā, pēc tam šito. Tā arī dzird, ka mašīna rūs. Jā, viņa rūs speciāli. Jā? Jā, nu šito mēs liksim pretī. Pops and Bangs. M4 izskatās. Jā, šito mēs līdās liksim pretī, bet sākam ar esīti. Tikpat labi šitā 5. gadā, bet pa lielam tehnoloģiski būs vienāds. Gan šitā S-klase, kas ir faceliftiņš 3. gada, gan tas, viņš ir facelift modelis, tā kā te viss ir kārtībā. Labi, kā tev liekas, kurš būs ātrāks no 0 līdz 60 ar mūsu raceboxu V8? Šeit būs jābūt V8 viennozīmīgi jābūt ātrākam. Tas būs, es būšu šokā, tā nebūs. Vienīgi, ja viņam kaut kas neies kā pienākās, tad viņš būs lēnāks. Kaut kā 2 katlieni neiet, viņš paliek pa V6 paliek. It kā godīga cīņa. Rakstiet komentārā, kā jums liekas, kas būs ātrāks no 0 līdz 60 S-klases Mercedes 4-līgais, V8 vai BMW 3-līgais rindinieks, 6-nieks. Soft close. Nekur visādi čeki, ko cilvēks. Bose akordeona sistēma. Visādi čeki, ko cilvēks ir maksājis un darījis. Klausies, kamēr tu lielies ar čekiem visiem, es jau paskatīšos, cik ātri S-klasīte ieskrienās no 0 līdz 100, un paskatīšos arī, cik ātri 7. sērija ieskrienās no 0 līdz 100. Tie ir interspēc jau... Četrnieki liks pretī, jā? Tā kā rakstiet komentārā, kā jums liekas, kas būs ātrāks S-klase ar 4-līgo dzinēju dīzeli V8 vai BMW 3-līgais. Es domāju, jābūt kaut kāds 6,8 vajadzētu būt. Tā, V220 S... Celas 400 CDI 0 100. Cik mums sanāks līdz? Tīri interesi pārlauko tīmekli, tā kā, jā, Facebookā pastāvēs ekranizācija skaistāk uzreiz. Tā kas mums te 7,8 sekundes, kas tas pats ir? Lieku 7 sekundes. Quicker than around 6,9. Bet oficiāli pastāv 7, ņemam oficiālo. 7,8, tad tiesam iekšā BMW E60, 66, tas ir 730 D, 200, uzliksim 8, 0 līdz 100. Tas būs pat ātrāks, man liekas, līdās. Tas, ka būs zem 8 sekundes, vairāk par 7,8. Bet 0,60 griezīt no vietas. Jā, griezīt būs. Arī tas pats 7,8. Tā kā pa lielam... Griezīt līdz 60, šeit būtu jābūt lielāk ātrākam. Bet tā arī var pacīnīties. Bet pēc 100 skaidrs, ka šitas ātrāk aizskries. Ja noliks 100, 200 pieņemsim šitos abus, tad es dodu, ka S-klasē būtu ātrāk jāizskrien. Tomēr V8 grieza. Tā, noliksim šito aizmugurē. Un pasaka, ka nesēd par čotniekšā viņai. No tālu, cēdi tā, Tad es kaut kā, labi, zinu kā, Mercedes neesmu fans, bet pasaka, kaut kā pasies, man ceļi līdzi panelē augšā iet. Jā, agrāk bijuši tie par Rīgu nāsājās, alkoņi ārā, pasēs MBMWs aizbrauc uz Nepificējas sapūvēs. Jūt uzreiz V8 katlu lielo apakšā.
Bet nu gaitā forši. Kas mums šitam ABC ir? Nav? Nē, šim nav ABC nav. ABC bāzē nāca jau uz 600. Kā opcija. Šitam vienkārši nē. Nu, te ir īsts klasisks kabinets. Jā. Pastāties kādu šitam iekšā pildspāliņu iela, kādu dokumentu parakstīt. Māklarītis piebrauc, paraksta pa kādu zemes gabaliņu vai kvartīru. Nodevis lējuši projektiņā smuki. Manā dzīvē otrā pārdotā mašīna, pirmā mašīna, ko es pārdevu dzīvē, tā bija Mercedes-Benz C-klase. Otrā bija šāda te 220 S-klase, 500 Formatics, kur nopirka viena televīzijas kanāla direktors un ļoti ilgi nobrauca viņu. 500 Formatics izgāja caur Brabus rūpnīcu un bija Brabus rūpnīcā pilns vizuālais tēls aplikts. Noteikti, ka baklažāna krāsā bija. Jā. Tas kā es zināju uzreiz. Nebija gan, bija melna. Parasti viņi bija baklažāna ar Brabusiem. Protams, nebija melna ar beižu salonu, bija ekrānizācija lielām saliktām iekšā viss. Un mašīnas cena bija 150 000 eiro. 2003. gadā. Tā bija milzīga cena. Pēc tam nākamo mašīnu... Tā gada 150, šodien 250. Un pēc tam tas bija 500. Un pēc tam nopirka stipri līdzīgu mašīnu viens Latvijā zināms personāžs, kā braukā numurē MS. Viņš paņēma 600 un piekrāva vēl pilnāku. Un tā viņš pa kaut kādiem pāris tūkstošiem apsteidza man to. Bet tā bija man S-klase bija dārgākā tā brīdī, Dominikā nopirka. Un tad nopirka MS, viņš nopirka viņš dārgākie 600. Pārsita. Kā tev vienkārši strādā? Jā, bet lai šis strādāt, bija taču jābūt kartē līdznācam. Man liekas, ar tām atslēgām negāja. Prefam. Šitam nav vairs kartes? Nav. Kāpēc viņi nestrādā? Zinu, ka cik mums bijuši, viņi praktiski nekad nav strādājuši. Audi un Mercedes, zinu, ka Keilis, parasti Keilis testē, vai viņš pārstrādā. Bembim kaut kā iekā priekšā skaidrs, ka viņš strādās tur. Un zinu, ka Audi, kur tie pirksts nospiedumi bija, tie 80% nestrādāja, un Mercedes arī bieži vien nestrādāja. Mīks uzgāja, ne? Nu, paskat, viņš brauc pa grantenīti, nu, perfekt. Nu, ir tajā, Mercedes tas aeromātīgs, tas ir, reāli kaut kas foršs. Nu, S-klases gāja, tu nevar pārsist. Tas nav, tāpēc ir tā mašīna tāda, kā viņi ir. Viņi jau pērk dēļ šīs te gaitas. Jo Bembim nav pneimo piekaras, viņam ir elektriskie amīši. Tie eļainieki, kas iekšā tur EDC elektronika. A8 ir pneima. A8 ir pneima, bet viņa nav. Tā nav S-klases gaita. Tā kā jau paregulēja cietāk, mīkstāk. Uzreiz jūt, ka bedrītē iebrauc katra tā sitiena jūt. Tuk, paliek stingrāk. Uzreiz mīkstais aizgā. Pagam, saka, izmērīt taču ir. Līgās nostāsimies, izmērīsim. Viss, ko raksta komentārā, kā jums liekas? 60. Cik ātri šitas ieskriesies 0,60. Pagaidām X5 trīnieks dīzels ieskrējās ar failu 3,8 sekundītēs, bez faila bija 4. Tad R-klase ieskrējās mums... R-klase ir etalons, R-klase pirmā bija 4,13, R-klase 3,20 dīzels. Jā, tā mums ieskrēja 4,13 sekundēs sotek. Mums jāsāk pierakstīt, to līdās viss no galvas. Jā, jāsāk rakstīt uz lapiņas un taisīsim, kā saka, tabulu, cik ātri visi mēmākie aparāti ieskrienās. Jo gan jau, ka ar jaunām mašīnām jūs tabulas atradīsiet. Šitam ir džekam uzreiz apstājamies pretī. Nebiedāņš klientu ved. Mainamies? Nē, es ar benzinu, es ar dīzelu. Bet te ir V8. Liekam uz strīpas. Bet te ir 3,5. Liek šitos tā kā... Liekam uz strīpas? Saprast. No režīmas. Bez ķiveriem nepiesprādzējos. Viss, kā saka, vajag, kā pie cilvēkiem. Nu jā, kā pie cilvēkiem. Un tad arī kliksim uz strīpas. Izlaid cilvēku sārā un... Reka, mums ir kastīte. Minūte 42 biķerniekos. Ar visu to slavu. Minūte 42 līdz kam? Nu, viņš droši vien zina pa biķerniekos. No aplis minūte 42. Aplis, jā. Rieps, protams, pliks palikusi. Bremzes izturēja? Jā. Reāli? Jā, līdz didī. Jo parasti Mercedes kā trasā iebrauc, tā bremzes beidzās viņam. Nu, bija uz grāju, viņi jauni stāvēja, bet... Minūte 40, man liekas, nav slikts laiks īstenībā. Minūte 42, priekš šitā aparāta nav slikti? Stoka. Jā, nav slikti. Jā, priekš šitā ir labi.
nakts loks. Jā, nav slikti. Tur jau Eriks pie stūrs, tas nav. Nu labi, Eriks ir drivers. Tas jau ir driver kārs. Tomēr, ja Dīdī būtu pie stūrs, tad viņš minūti 20 nobrauktu. Dīdī? Jā. Minūti 20? 2,20? Jā. Dīdījiem šodien dzimeni neaizmirstiem. Dāvanu vajag? Protams. Mēs jau rūpējam dāvanu. Alkoholu nē. Nē, mēs bez Mēs jau par alkoholiem, alkoholu mums šeit ir cita nerunājam. dāvaniņa viņam. Mēs Es atbalstam. runāju par alkoholu. Meitenēm. Šeit pīmēs liekam, tev Ko? mēs pī. Mūsu samatā mēs uzdāvinām kaut kāds pārīt, 3 blondīns viņam. Viņam ar vienu pietiks. Lai tie galā ar to sākumā. Nu, jā. Bet sauc 3, ja kas. Jā. Ločokīs. Vā, pareizi. Jā, šodien Dīdījiem dzimeni, tā kā rūpējam dāvaniņu viņam. Iesim apsveikt, tā kā rakstāt komentāros, sveic Dīdiju dzimenē. Kaut gan tu skatīsies šodien video, ava sanāk vakar bija viņa dzimene, jo filmējām mēs priekš tevīm vakar video. Atvērt, mēs neliksim vakarāšanu video? Šodienas vakarā video jau tie ir cits izlaists, jau Eriks kustina 328. kabrioli, tas jau man uploadojās, tā kā šitas video iznāks ar vienas dienas aizkavi. Bet tu katrā gadījumā apsveikt nākamajā dienā pat ir foršāk nekā tajā dienā, kad ir dzimene, jo visi Latvija ir apsveikusi tevi un tad paliek nākamā dienā un tu ierodies apsveikt viņu. Tātad nākamā dienā varbūt 1-2 apsveiks. Starp visam bariņu sveiciens tavs pazudīs. Nākamā dienā tu vienīgais apsveic un viss forši. Labāk nekā nekad. Tā. Protams, tā, tur ir šito neuzspēj Pauls, kā vienmēr jūs vismaz saspaidat, ko uzstādīsim. Tā, nu kods ar arciņu sotaku. Sveiks, lai dzīvo, kā jau. Tā, no ko? Uzstādam mēmāku aparātu. Ieslēdzam. Laptrimer, drag meter, speed. Gaidām, kad ieslēgsies tuitās un mums pieslēgsies pie GPS-a. Es domāju, vajadzētu dabūt. Tāpat ātrāk pa 3,8 nebūs. Es domāju, ka Redzi, 0,60 tas tāds smags pasākums. Tur, principā, viss pa saķeri ir un baigā griezē jābūt. Nu, šitam it kā griezi ir, svars ir, saķerē jābūt būtu. Bet to 3,80 būs ātrāk, es domāju, ka nebūs tā, kas mums nav speed. Nē, pagaši, to mums nevajag. Mums vajag distance laikam, pareizi bija. Feed, nē, mums šito nevajag. Mums bišķi jāpastudē, kā viņam pareizi. Reka, viss svētā glītamiņā. Nu ko, gatavs? Pagaid, vecais zāns, tad Nu, pabraucam drošākā vietiņā. Pagaid, vecais zāns, čemlēni pagaidis aizies to lītās. Nu. Nē, patiesībā mēs 0,60 var uz ceļa paraut varam. Protams, mums jau nekas jau nelegāls nav. Uz ielas jau varbūt braukt uz 57. Neviens jau baigi nebļaus. Nu jā. Pasties kā ņurā vai astotnieks. Šitam iedomājas iebraukt pie ZDX, failu iepūst iekšā. Es domāju, ka te būtu vispār buģis daro. Būtu interesanti, jā. Bet vispār skriet negribas. Tad tiešām slīd. Nu šitas nav tas skrienamais aparāts. Kaut kas izgāzies par reņģiem. Kaut kas šita no strojkas smid. Mēs gaidām patreiz, lai tur aiziet viss tas. Nav. Jā, ventilācija, ieslēgsim ventilāciju ārā karsts. Es tur V40. Nu, ko rakstat komentārā, kā jums liekas, cik šitam būs no 0 līdz 60? Iebrauks 4 sekundēs vai neiebrauks? 4 jau noteikti būtu jāiebrauc, no 3 līdz 3,5 es domāju, ka nebūs. Būs 3,5. Baigi neticās, ka iestiesies tik ātri. Līdz kārmiņu uzrosim 60? Davai augšā. Tā, Paga apstājās. Aiziet. Kaut ko nezinu, kas noglučīja. Pagaid, teicis varētu būt. Es tomēr viņam došu otro. Nē, dosim otro iespēju. Pagaid, reku, pasties, kas te notiek? Dīdī! Dīdī! Lec iekšā, pavizināsim no normāla aparāta tev beidzot. Tev vēl izšauj, tu trāpīji jau garajā viļikā. Pa durvis jātais, viņš kibulārs ir. Tas ir longs. Kāds tev longs, Dīdī? Pieredz, es ar auģikiem, A4 braukās.
Eju, skaties, trāpīgi garajā vidi kā tur iekšā. Hā, veči, nu ko? Dīdī, gatavs? Gatavs. Es jau zvanu masāžnieku rezervē. Nē. Ko nē? Citu šis būs godīgs testdrāvis, jo es kas parasti braucu ar šofers un kabinetā cilvēki bija. Mēs testējam, citu no 0 līdz 60, cik ātri ieskriesies šis aparāts. Un ko saka? Cik ieskriesies ātri? Tikko pirmais tests neizdevās. Kaut kas nogāja greizi. Pagaid, pamēģināt. Kārbs sūdīgi strādā. Nē, kārbā nebija. Da, davai, tad pat testē. Nav jaudas. Nu, pagaid, es tagad... Vajag restartēt mašīnīt un viss? Audi 2 litri dīzels bija 5,29. Jā, bet to Audi, ko mēs rījāmies, izrādās, ka pastāsts bija 1,6 dīzels. Un viņš principā to pašu noskrēja, ko Audi 2-litrīgais. To jūs tur šmalcēties kaut ko. Ko? Taksis? Jā, tas bija taksīts un 1,6 dīzels. Bija noskrēja 2-litrīgo A5 sportisko kupējā Quattro. Kas tur notiek? Tūlīt pagaid. Zinu, ka Audiks no starta Quattro jau... Jā, sajūgs rokā paliek atmet un visi, no to balva beidzās. Kārs nemāk uzsākt. Davai, visi, no ko tu? Nebūs, X-iņu nepārsitīs. Nepārsitā ar failu X labāk skrien. Cik ir? 3,92. 3,92, 0,60. 3,20. Auģuks 4 pāri bija. 4. Kur tu traks esi? Tu savu auģuku caur debesīs. Ar auģuku uz tolmetru Labi, bet mēs aizskriet esam, ātrāk. Forši neaizmugurē. Tāpēc, mēs atbraucām pēc jubilāra. Mēs jau reizes lasījām. Masāžu nebija aizmugurē? Bija, man liekas, Masāžnieks aizmugurē nav. Ir? Priekšā točnīja man taču. Kur es redzēju? Kaut kur pulsu Man bija? ir masa puls. Tev bija? Man ir pulsa, kur ir puls? Ir iesteicis kaut ko iekšā. Nav masāžu taču aizmugurē? Kur jāslēdz, nezinu. Sānos labajā pusē nav? Beņķim apakšā? Re, kur ir? Nē, zemāk jābūt. Jā, tur kaut kur nav? Nē, bet beņķī. Puls, tai stūrītī jābūt apakšā stūrītī. Beņķī skaties. Beņķī pie kreisās rokas. Jā. Pulse. Vsё, Dīdi, rektēt dzimšanas dienas dāvana. Masāžnieks. Pagaid, kas jādara? Pulse jānospiež. Tev pie kājas priekšā, tuvāk. Otrā pusē, Dīdi. Es atradu šeit Nu, spied pulse. 5. Kāda 5? Kas 5? Pulse rakstīts Pulse jābūt. uzspie Nē, poga. te ir tāds rulīts no 0 līdz 5. Tas ir pie pulses. Tas ir ventilācija, nevar būt. Nē, ventilācija durvīs. Vispār no 0 līdz 5 ir intensivitāte, laikam. Intensitāte. Intensitāte. Nē, tas ir piepūst muguriņas izliekuši. Tev nav īdā? Pulsa nav, man arī tikai. Nav viņam, nav masāžnieks aizmugurē. Nē, es tev priekšā palaidīšu. Davai nāc priekšā, Dīdi, stop, bet mierā. Lai Dīdī sēžās priekšā, viņam šodien dzimšanas diena, lai pamasējās bišķi. Cik tur tās dzīves. Lai izbaudu masāžnieku beidzot. Jā. No Dīdī. Ja nevar vairs braukt ar tādiem masažņikiem, tad vismaz ne. Lēc iekšā pakaifo, cik tur tās dzīvītes ir. Kas šitas ir tāds? Tas ir piepūst muguras izliekumu tur intensīvi. Točni ir kompresors slēdz iekšā ārā. Jēzu, aizmura gan foršāka nekā priekšā. Tā. Nav neviens. Es vēlreiz pamēģināšu 0,60. Ir tev nomest, Ivar, pa 0? Jā, tu apsāsies, nomatīsies. Nu, bet nekas man te nenotiek. Notiek, gaida. Aiziet, viss. Ilgi. 4 lēnāk vēl ir. Klausies, bet zikas ir tāpēc, ka mēs pilna mašīna esam, tāpēc lēnāk sanāca. Cik te mums ir 2 svars? Nu, tur ir bezsvars stāvoklis. Kā mēs jūs veņam kā vienu? Kā vienu cilvēku normāli. Bet nekas man nemasē. Arī šī dzimšanas dienā. Viņš pa viegli, beņķis nesaprot. Es domā, ka tu kā ir. Es domā, ka tu pats prātēties, tad tev nav vajadzīgs, nepīkstais. Tūkš beņķis pat tev pulsies. Domā, ka mugursomu uzlikt uz beņķi. Pulsi. Kaņģiši nestrādāja. Kāpēc nestrādā? Mēs izslēdzām, lai ātrāk var ieskrieties, jo kaņģiškaņam jauda nost. Bet ko viņi tur noņem tam lielajam 4 motoram? Nav šitā motoram tā jau pusdzīvīt, jau palikusi, jau viss prauslas, viss jau uz fināla robežu noteikti iet. Kā tev liekas, cik šāda Eslas tagad maksā mūsu laikos? Pieču. Opa, reizi pirks pa 4 šodien. Pofi, Dīdī, tev šodien dzīmēm pat 600 atdošu. Man Mercedes nekad nav paticis. Nekad. Nu, tu patīk, neizbrauc ar nepatīk, normālu bet tas ir Mercedesu? cits stāsts. Viņš Nekad. vienkārši tā brauc, normāli Mercedesā. Bet brauc tas smuki, viņi forši. Nesaka. Ko viņš ir teicis? Viņš zina, ka tā ir taisnība. Pastāst, Dīdī, cik priecīgs. Viņš redzēja, kā Dīdī pastāst saviem darbiniekiem. Mana Mercedes. Ar S-klasīt. Paskaties. Pavisam cits cilvēks S-klasē, Dīdīs.
noved garām viņa, lai viņš bļaustās plokšo, vienalga nebūs. Lai lodzi jātais vaļā, viņš izlēt rociņā ārā. Paketīt atverās. Jā, pasaka, es šo mērs nopirku, jums alga nebūs. Davai, pasaka, un turpmāk, ka būs jāsamazina arī, jo jāremontējās tā. Reko pie darbiniekiem, redz. Nefil. Davai, bišķi nobļausies. Nu, nē. Un pasaka, uz nākotni ar mazāk alga būs, jo mērs būs jāremontē biežāk. Davai, jāieslīd. Iekšā angarā jāieslīd. Veču reku dīdī mērs sev raušot cietujitās un teica, ka algas tiks samazināts, jo jāremontē būs biežāk šito. Reko darbinieki, tās ir respekts, jā, ka džek labi ir. Viņi zina, ka tas nav tā nedaudz. Bet reāli uztais tagad. Bet viņš piekad, ir, kas iedokumentēts, kā nedēļa mēnešus 6. Viena nedēļa pēc tam izmaksā, bet tu pirmā nedēļa ietur. Visi jūs dzirdēja, ka viņi paši piekatā. Man kaut kas sākās. Šis gamats ir nopietni. Aizgāja beidzot. Man sāļ, beidzot viņš sajūta. Sažņīgs. Sievai dzemdības sākās, viņa man saka, kaut kas sākās. Tikko man bija tāda pati sajūta, ka alpaka noķēra. Man sažņīgs jau aizgāja. Dīdī, nu es te 20 minūtes, kamēr izsit savu kaulienu cauri man sažņiku. Šitā jābrauc. Veids algas samazināja. 90. šitā, jā? Šis ir 2000. gada sākumā aprāts vairāk paliek. Labi, 2000. kad es šitādi ar piebrauc, ne, tad tā, nu Tad jau viņš bija maigāks, nē, 140 tomēr nobijās vairāk, bet kad piebrauc 220, nu tur tādi, Nē, 140, kad piebrauc melns, tad bija viss. Jā, bet kad 220 piebrauc, nu tad tā viegli bailīgi paskatījies, bet tu saprat, nu, ka no šitiem aizmūs točni. Un kāpēc ir 140? Jā, 140, kad piebrauc, tā gan bišķi, nu... Semaks vēl bija. Mēs šitādu te piebrauc. Semakiem vairs te bija tik krūti. 140, tur bija visi. No Semakiem brauca, ar 140 brauca tie, un ar Semakiem brauca tie, kas jau nākošo reizi brauc. No sākuma brauca ar 140, un pēc tam Sākām brauc runāt, un pēc tam sportistiem ir bērniem atbrauc. Ar Semaku, jā. Valmierā, kas bija klubiņš, multiklubs slavenais? Jā. Mēs Valmierā pie multikluba piebraucam ar šitādu te 500 pie pašām durvīm. Mēs tam hrāņikam saka, Džeki, nu tev desnieks, mēs stāvam te pie durvīm stāvam, pieslīdējuši. Džeki saka, nu nē. Džek, ir stāvvieta un tur jāstāv stāvvietā. Veču, tricāšu tev, bet mēs lasīsim te pie durvīm stāv. Hrāņiks, nē, ir klients stāvvieta, mašinā jāstāv stāvvietā. Veču, ka ir tev sotaciņš un ieslasīšu šeit tā pie durvīm. Un puiši, ir stāvvieta, liekā mašīna stāvvietā. Es nebijās, tu esi klasīts nemaz. Piebrauc 140, nu es domāju, pa vēl tad ļaut pastāvēt. Un vēl ja dīdī pie stūrs, tad točne. Nu, var jau būt. Tie laiki ir piedzīvot, jā. Ja domājies, kāds dīdī bija agrāk šis, tad ir šala. Gāja ciemās pa visiem beisboliem. Fizruks bija. Jā, maju, paskaties. Šitā te, 51, ne 5110, bet 6110. 6110. Šito gan es paņemšu mājās, sorry, jaunais No saimnieks. kurienes jūs zvanat? Jā, No mašīnas. No augšas. jau bija. Para kāds. Bet labā stāvoklī. Jā, šito sorry, veči, es paņemšu mājās. Man kolekcijā pietrūkst šitāds. Viss strādājot. Piedod jaunais sen, jā, rek uzlādēts vēl ir. Visi veči, tikko es palieku pa vienu trubiņu bagātāks. Nu, nē. Dē, tiši dīdī. Viņš krājāk telefons. Nē, un kolekcijā Nu, pietrūkst. briebrauc, tev uzdāvināšu vienu. Nu, kāds tev būs? Ir Motoroliņa kaut kā. Motoroli man vajag. Briebrauc uzdāvināt. Nav Motorola Kā aura. jādāvina tev. Nu jā, būs otrādi. šodien Nē, nu kādu otrādi. savā dzimšanas dienā iepriecina viesus. Svētījāk ir dot nekā ņemt. Nu jā. Zin kā Rainis teica, gods ir dodot, gods ir ņemot. Dodot gūtais neatņemams. To jau Ēriks, man liekas. Nē, tas ir to Rainis tā teica. Vai vēl viens Ēriks iet? Reku. Bumper nozadz. Sveiks, lai dzīvo! Jau! Tas saka kaut ko nozadz bumper. Nav kā nepazudz bumpers gadījumā palākā krāsā izskatījās pēc kaut kāda Audi. Tas viena Audi nabadziņa jāremontē visu laiku Tātad, ka mēs uzslīdām augšā, hop, hop. Nu tā neteikšu, ka baigi uzslīdēt tāds. Nē, mums pastīšos uzdāvināšu Jo. tev telefonu. Lai tev tāds ir kolekcijā vai nav? Principā bija tāda loga, man bija jāizslēdz mašīnas, ja palika reku trubus beņķiem. Pat soft, nu necēr, softklās, tas Veci, nav Audi. pie divi visi tik čotki, ka neviens neko nezog. Te var droši atstāt. Kas tad ir tām eļļiņām? Tad tu te baigi sāc uzbāsties man ar viņām, ka mūsu mašīnām jālai iekšā neos. Jā? Tā klientiņa, kuri pērk no mums mašīnas, jūs atbalstat to, ka dīdī mūsu visām mašīnām, kurām mēs veicam apkopes un remontus, lai šitās eļļiņas iekšā? 5V30. 5V30, 5V30, 5V30. Pasties, Renaults, PSA grupa, Japāņu, Mercedes atsevišķi. Pasties.
Tālāk. Kas tā kārbām skatos ar eļas ir Nu, te nav močiem? viss izlikts. Nu, kas tāds kārbas ir? Nu jā, močiem. Ui. Dīdī. Ko tu izdarīji? Rekur ir tavējiem. Nē, man šī bija pie 50. Un šitā ir sporta drifteriem un visu. Nu, es atļaušos, laikam neliet savā. Kāpēc? Nezinu. Ierakstiet komentāri. Ir labi šitāda eļļa, ja neuzsliet, pieņemsim M3 S-sērijas dzinējus, nu vispār M-sērijas mašīnām. It kā labākais laikam skaitījās Motols, es pagaidām apkopu sveicu pie dīlera, Castrolē iekšā. Nokia. Par kādu Nokia? Tā tev nebūs. Šitā tāda salīdzinoši jauna ir. Tas tev dāvina tavai kolekcijai. Jā. Kaut kur nozadz displejs izskatās. Vo, parādi. Lūk, turīt šitās bija tās 2610 laikam. Ir tā vai 2610 vai nav? Es pat nezinu. Atrau vaļā aizmēr būs rakstīts. 2610 kaut kas tāds šitas būs. Visu baču. Baterija jau no 2610 man liekas tā bija, ne? Kas tas ir? Nē, modeli 1208. 1208. Kaut kāds divnieciņi bija. 1208, 1208, jā. Tādas, nē. Nu bija šitā sagrāk pa 59 lata zelta zivtiņā, varēja nopirkt, vai arī ar zelta zivtiņu pa velti bija. Ivar, 1 eiro. par cik mēs esam šeit, es vēl gribu pieskarties, kur pieiet tur viens memākam aprātam klāt. Nu, mēs garais video varam mierīgi taisīt. Reku stāv, leģendāra mašīna arī dzen viena. Nu, tas ir Nissans. Jā. Un atkal, kārtīgi reiz atgriežoties pie tā, kā būvēja mašīnas. Nu, kas ir Nissans? Pa lielam nekas. Nu, in the basic. Nu, es tā neteiktu, galtēriņi visādi aprāti visādi bijuši. Bet arī 80. gadu Nissans. Viss ir auduņos, visos ir paklājiņos, viss ir nostrādāts. Tāpat kā tam granātā viss apēram. Perfekti. Tieši tas pats bija, viss tas pats. Perfekti. Pat Nissanu varēja nostrādāt kvalitatīvi un skaisti. Nerunājot jau par Šitā tas targa skaitās šitā jumta, pareizi? Targa, jā. Nerunājot jau par Toyotām krauniem un tā tālāk. Targa vai targas saucās, man liekas, ka Tā- viss ņēmās. No ņēmās viss nos, es nezinu, ka šitas skaitās pareizi. Targa, es zinu, ka jā. Man liekas, targa skaitās ar No tādā būtu, ka targa skaitās. Viņš arī targa skaitās, jā. Targai bija, ka šitā vieta aizmuguri palika uz vietas, tikai Jā, jā. šitā daļa kā suprā nāca. Un man liekas, ka šitā laikam pieskaitām pie targas. Ierakstiet targu fani komentārā, tā ir targa vai nav. Vispār mana mīļākā mašīna 911 targā. Bet tas nav tīrais M3. Nav, tas ir kaut kāds aptaisīts ar M paketīti. Jā. Kābrīts, jā. Ar melno skatīt, viss kā pienākās bembim. Cilvēks vienkārši dzīvo ārzemēs, tāpēc redz 24. gadu. Bet tā, no āras uzreiz pirmajā skatā, kad brauc garām, es uzreiz padomāju, ka amerikānis M3. Viss it kā ir, visi moldingi no M3 ir beņķi. Vienīgais beņķos, ne, šitien 46 nebija beņķi. Parasti, tāda paša kā nāk M3. Man liekas, ka augšā bija pagalvīšos M3 M rakstīts, bet man liekas, varbūt arī nebija. Un kāpēc nekad dzīvē šitādu nepirktu kabrī, ka atšķir pēc kupēja? Tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka kupējā ir pilnīgi standarta kabinets, nevis tā kā kupējā, jo kabrīm. Kupējā nāk uzreiz tie foršies kreisliņi iekšā, zini, tas lielais Recaro saloniņš. Tie bija viena no skaistākajiem beņķiem. Kabrim ne? Kabrim šitie parasti sēdekļi iekšā nāk, viss kabrim nenāk tāda. Kabrim uzreiz cits, tāpēc kabrim pat no āras ir grūti pateikt, vai tas ir īsts M-nieks vai nav, jo viņam nekas, tāda spoguļa tikai, bet šitā visa M3 paketi uzlikt. Spoguļa nav no parastā, tie no M-nieka, moldingi no M-nieka, bet, ja tā būtu kupēja, sēdekļus reti kurš maina, jo sēdekļi ļoti dārgi maksā. Un tad, ja tā būtu kupēja parastiem sēdekļiem, skaidrs, ka tas nav M3. Bet šajā gadījumā no āras ir ļoti grūti pateikt, ka tas nav M3. Vēl kaut kā atšķirās priekšējais bumpers no M-paketes no M3 ar kaut kādiem sīkumiņiem. Bet šitas laidums izskatās kaut kādiem, nezinu, 1700 zirgiem. Bet ir kaut kādi 55. 55, no kuriem vēl 5 apsprāguši ir. Skaists aparāts, bet, Priekšvācijas. jā, pa Latvijas ceļiem, viņi pat... Arī Latvijā ir savs klubiņš šīm mašīnām un ir cilvēki, kas viņām brauc un novērtē. Nē, tas ir skaidrs, bet pa ielu ar viņu vairs nepabrauks. Kā vasaras mašīnas sestdienas izbraucieniem, viņš tāpat vairs principā pat nedara. Kāpēc? Pamēģinām pa Brīvības ielu nobraukt visā garumā. Tur beigsies. Es savu M3 nobraukt Brīvības ielu visā garumā. Reāli čābīgi ir. Viņš pārsēdināts viņš ir, protams. Jā. Bet šitien es nezinu, ar kas būtu acis. Ne? Labi, viss tas ir sīkums. Tas viss Dīdī, laimīgu tev dzimšanas dienu nosvinēt. Dīdī, čau! Apmāna daudz klientiņu, šodien izgriez kaķikus arī. Didi.
Tur klients bija. Viņi pat nezinu, ka viņi neapsveiks neviens, ka viņi aizmirsuši noteikti. Jā, mums patīk, vienmēr pagaidīt līdz beidzam momentam, lai domā brīvi atnāc bez dāvanām afigēdi. Nē, tev viss priekšā dīdī. Bet, večki, pa faktu, tu esi ticis šodien pa 2 trubām. Principā jau tev diena izdevusies. Neskrāpē. Pa lielam dienu tev izdevās. Jā, principā viss mājā var doties. Algas nopelnījuši šodien. Tad cik mums palika beigās sekundes bija labākais? 3,9 sekundes. Mums iespēja vēl uzraut vienu reizīti augšā. Nav tā tīri, zikā. Bez diviem iepirkuma maisiem, tipā, jā? Točne. Točne, bez 2 iepirkuma maisiem. Kas saka, kaut gan tajā, sanāk viss, kas mēs bijām 4 iekšā, tad pārsvarā es klasītēm braukā tāda, kuras ar visu 120, tā, kungi izgāžās. Tad reāli... Džeki aizgājuši normāli pikniku iepirkušies. Jā, 4 tādi, kā saka, pussvara cilvēciņa vai 2 tādi normāli svara cilvēciņi. Tad it kā mēs bijām tajā S-klases svarā iekšā, kā bija jābūt. Jā, mēs bijām 2 ar 2 iepirkuma maisiem, tā pa lielam. 2 veči brauc uz pikniku. Zin kā, mēs jau pa 4 meitenes gaida, visi iepirkuma maisiņi salikuši, brauc uz balīti lītās. Heļiņas litriem sapirktas. Tā, ko, davai uzrausim šito vēl vienreiz, dosim iespēju. Bet zini, kas ir, tu sportu slēdz iekšā? Ieslēdz sportiņu, jo man liekas, ka mēs ar 2 ātrumu startējām. Man tā DS-dag. DS-dag? Te nav nekas, reku, kas šitas ir? Reku, pagā, šito. Ko atšķirās tas sports no tā sporta? Komforts. Nē, pagā, bet tu ieslēg sportā, tas ir, viss ir pareizi. Tad viss pats slēgsi? Jā, pamēģināšu pats. Pēdējais, ka mēģinājām, mēs ar pašslēgšu. Pagaidām ieslēdzam. Tu ir tās spīd. Aiziet, viss gatavs. Nav jau viss, ko slēgt, tad principā ar vienu. 3,96 tā kā bija. Nav pat jēga pašam slēgt, jo te praktiski pirmais ātrums līdz 2 aizgāja, līdz 60. Un te iepriekšējās, starp citu video bija viens uzbrucis baigi virsū, ka negodīgi Mersim esot 7 ātrumu, Bembim 6, bet pa lielam kāds saprīt, cik to ātrumu līdz 60, viņi tāpatās abi 2, 1 un 2 izmanto. Ja līdz Sotakam, tad jā, varbūt 7 jau būs 4. ātrumā, varbūt es kaut kā tāpat šaubos, līdz Sotakam visi skrien 3 ātrumiem. Tu jau mini tāpatās iekšā līdz Ruškājai. Jā, bet pa lielam mums jau neinteresē, cik tur kaut viņai 30 ātrumu ražotājs, cik ir saražojis viņas tur, tik viņi arī ir, ne jau mēs tur mēram tā kilogrami, grami, mēs liekam līdzīgas mašīnas pretī tas, ka Mersis ir smagāks vai Mersis vieglāks, vai Bembis smagāks, vieglāks, tas jau, to mēs nesalīdzinām, vienkārši liekam 2 ļoti līdzīgas mašīnas un skrienās. Es zinu, ka atkrituma mašīna stāvējas, un viņas vienkārši tecējas rārā. Toči iztecējas viss. Un starp citu viens bija bļaustījies man, kad kāda jēga mums R-klase likt blakus X5, tad Kārli izstāsta, kāpēc mēs likām R-klasi X5 pretī, un principā tā bija ļoti godīga cīņa. Tāpēc, kad R-klase ir būvēta uz tās pašas Mercedes-Benz ML bāzes, kas patiesībā mēs būvēt, bet tas pats Mercedes-Benz ML viņš vien ir. Un tā kā MLs tiešais konkurents X-am, tad lūdzu. Jā, vienīgais atkal, ja tā skatās, tad taču nebija godīgi, jo R-klase noteikti mazāk un ar labāku aerodinamiku nekā MLs pirms būtu, pareizi? Jā, perikupiņi klāt, šitie perikupiņi džuriti. Reku jau skatās. Šitie perikupiņi musēja. Nopirks kā tu liekas? Es domāju, kā ātri paraus. Mēs dosim projām par to centēt, vai nē? Šodien? Labi, šie perikupiņi jau kaut ko ņēmuši sīkie tur tādi. Mums vajag paroju. Vai ņemt ciet, pofīgi, ne? Klausies, tad ejam Mersi, bet BMW kustināt. Pamēģināsim kaut ko mums lai jau jaunie patirgojamies tik maz kaut ko. Šajā gadījumā, ja viņi nepārdos par šitādu cenu, šito aparātu, tad jālaiž no darba viss projām ir. Par šito cenu ir momentā jāpērk. Par kādu mašīnu runu mēs neteiksim, jo tikai kāds nopirks perikupiņš, lai zina, ko ir nopirkuši. Nē, mēs esam uz Bembītas reizi. Mēs esam uz Ezinkuši. Jā, tā kā. Sveiki, kungi, čau. Čau. Nu ko? Iesim tagad izkustināt. Paņem atslēdziņas. Tu baigi neaizraujas pļāpāšanu atceries, ja? Iesim izkustinās un pasties ar īsto. Džeki grib manim parunāties tomēr. Nu, tad pastaigā plats. Biedovni. Arī Ksiņā braukuši asal 3 X rindās. Asties kādas te lustas iekšā ielikts. Nebūs facelifts. Tā, labi, kamēr Kārlis runā, izzīšu ārā šito 7, ko mēs liksim pretī Mercedesam. Nu, rakstiet komentārā, kurš būs ātrāks. Tā, Twitteris noliksim šito visu šeit.
Jā, ierakstiet komentārā, kurš te būs ātrāks Mercedes vai BMW tomēr. Es īstenībā pat sāku apšaubīties. Skaidrs, ka sākumā domāju, ka Mercedes būs ātrāks, jo V8 un grieza. Bet līdz 60-niekam tas V8 varbūt pa smagu ir. Un BMW vienmēr bijis sportiskāks. Un cerēsim, ka BMW vinnēs. Kaut gan šeit tāds, kā ar abiem diviem bija, ap citu 0-100. Vienādi bija 7,8. Eģa, paņem lūdzu atslēgas no 7. Un Bembis varbūt būs vieglāks bišķi, un ar 3-3 dīzeli varbūt būs šustiņkāks bišķi nekā es klasītas mērs. Skaties, jau čaļi saprikuši parkingus priekš šitā 7. Vai jau bija, nezinu, jo zinu, ka parkošanās sensori nedarbojās. Evitiņi! Mēs tā nevaram, mēs nevaram noštapēt. Paldies! Labi, izstāst finansējumu šitādi pie reizes jau. Mēs satikāmies tajiem finansējumu, saka, tā paņem šitādi finansējumu šitādu 7. sēriju, kura maksā 4500 eiro. Ko mēs varam kaut ko piedāvāt vai nevaram? Varam piedāvāt, varam gan auto leasing, gan auto kredītu. Tā kā sūta pieteikumus, un mēs izskatīsim jums pašiem labākiem nosacījumiem. Un, ja ir kaut kas sabojāts, varam arī mēģināt sakārtot. Jā, tā kā sazinies ar Evitiņu, mūsu mājaslapā ir visi kontakti, raksti Evitiņai pa tiešo, un viņi tev sakārtos vismēmākos finansējumus. Jā, un ja kaut kas būs jāsalbo, tad tu pateikšu, kurās lapiņās iet, lai jūs redzētu, jo citreiz cilvēki pat nezina, kad kaut kas viņiem ir. Tas iet runa, kad nezinu, kāda parāda ir, jo bieži vien kāds nav samaksājis pa telefonu vai pa stāviet, tie paši 5 eiro varbūt tev sabojās. Tur pat zem eiro man ir bijis klientam. Izstāst, ko maina? Mazākais pat parādiņš, kad tu esi reģistrējis sarkano, pat 1 eiro tu neesi samaksājis kaut kur. Jā, tu esi aktīvs kavējums un tev nedot auto kredītu, un tev dot auto leasingu ar augstākiem procentiem. Un tu pat nezini, ka tev kaut kas tāds ir. Nebija tā, ka nedod auto leasingu, bet dod auto kredītu? Nē. Otrādāk tieši? Kāpēc? Man liekas, tieši otrādāk būtu. Auto kredīts ir labāks nekā auto leasings. Jā? Jā. Pastāst dzīvi mācies. Tā kā, jā, es tu gribi parunāt bez kameriņas. Jā, es gribu parunāt bez kameriņas. Labi, tad paliekam uz 7. sēriju, noliekam nedaudz videos pauzi un turpināsim pēc minūtes. Nu ko, ar Evitiņu papļāpājām aiz kameras papļāpājām, ne kaut ko sliktu vai kaut ko, vienkārši par klientiņu vienu finansējumu runājām un, protams, vēl par DD dāvaniņu tika vēl apspriest. Tā kā, es saku, ir lietas, ko visiem nav jāzina, tāpēc mēs arī citreiz uz kameriņas papļāpājam. Tā, labi. Tā, starts. Bembīts pieaudzis, uzreiz parādās parking fail tours. Jā, īstais BMW kļūdiņām. Bet parkošanās sensori jau ir sapirkt, tā kā kļūdiņas drīz. Parkošanās sensori nestrādāt. Es nezinu, cik es tālu tur braukt. Tiki galā. Zini kā, bišķi palīdz man izbraukt ārā, parkošanās sensori neiet. Tā. Pabrauksim uz priekšu. Reāli. Tā, un uz priekšu ārā. Rakstiet komentārā, kā jums liekas, rakstiet komentārā, kā jums liekas, kurš būs ātrāks no 0-60, Mercedes vai Bembis, Mercedes S-klases vai 7. sērijas BMW, bet katrā gadījumā piesēžot šitam pie stūras pēc tā, liekas, ka krietni modernāks. Kabinetiņš. S-klasī tomēr tāds old schooliņš. Paskaties tālrunīts, labi, tur bija tā Nokia iekšā mamākā. Te ir šitāds tālrunīts. Ieslēgs esmaši? Jā, zinu, baterijas, kas te notiekās, kas te iekšā, labi. Šitāds tālrunīts, kas mums te vēl iekšā ir, nekas nav un reku keipāts. Kā katrā gadījumā, jā, Bembīts iekšā izskatās krietni modernāks, tās podziņas viss jau tāds bišķi modernāks, un stūrīti noteikti daudz modernāk. Un speedometriņš arī daudz modernāks nekā S-klasē. It kā viens pret otru cīnījies, tad ja man prasa, kur es brauktu tā gada S-klasīte, kas ir 4. 5. gads vai šitādu 65. 4. 5. 6. gada, viennozīmīgi es lecu BMW. Nevis tāpēc, ka es baigais BMW fans, es vienmēr esmu bijis par to, ka S-klasē ir jābūt, S-klases segmentā pirmo vietu paņem Mercedes, bet šajā gadījumā tieši starp šitiem diviem modeļiem
es lecu iekšā šitā 7. sērijā. Kaut gan es domāju, ka šitā 7. sērija būtu vairāk liekam pret 221. S-klasī, bet tad atkal 221. pretī liekās F01. Nu, katrā gadījumā jūs arī ierakstāt komentāru, interesanti dzirdēt jūsu viedokli, kur labāk jūs izvēlaties S-klasi vai šitādu 7. sēriju. Nu, protams, neaizmirst ielikt šitam vidikam laiku, ja tev patīk šitam mūsu vidika, mūsu kustināšanas vidika, tad ierakst komentārā, kā tu gribētu redzēt nākamu mašīnu, lai kustinam, un neaizmirstam to, ka drīz būs privātajā grupiņā, kas ir tikai sekotājiem, apskatām video, kur mēs brauksim uz Turciju. Kuru dienu mēs brauksim, mēs vēl neteiksim, bet izskatās, ka tas viss ir priekšā un brauksim, kā saka, nedaudz atpūsties. Ēriks, es, Edgars, ZDX, iespējams vēl kādu paņemsim līdz, tā kā tas viss ir priekšā. Un, jā, Kārlis aizgāja mašīnītes tirgot. Tā, labi, uzstādīsim šito aparātu. Uzliksim šeit augšā, sagatavosim visu, lai varam skrieties. Kārlis kā nākstām augsim vaļā. Tā kā, jā, protams, arī būšu pateicīgs, jūs rakstīsiet komentāros kaut kādas savus ieteikumus Kārbiņai, kā mums uzlabot savu darbību, ko mums darīt, lai mēs varētu pārdot vairāk mašīnas, ko mums darīt, lai vairāk piesaistīt jūs kā pircēju vai kā aizņēmumu ņēmēju, finansējumu ņēmēju un tā tālāk. Tā kā rakstiet iekšā, mēs esam gatavi par visām kritikām, par visu, uzklausīt to visu un būsim pateicīgi par jebkuru ieteikumu pamācību. Kas saka, dzīve mācies. Ko? Kārli, braucam? Viss vajag, Kārlis nāk. Gatavs? Jā, gatavs. Nu, davai, lēc tu pie ragiem. Tavs darba instruments atpakaļ. Kustināsim 7. sēriju, bet zini, ko es tev pateiktu? Es reiz kā iekāpu iekšā, interjers šim aparātam ir, tomēr svaigāks nekā S-klasītais, saka, ko gribi. Nu, viņš ir tāds modernāks, nenoliedzam, protams. Un saka, ko gribi, tomēr komforta. Kāds turbrauc aparāts. Jā, šitas ir rets eksemplārs. Ļoti rets. Krauns, universālā. Šito esam mašīnu Rīgā vairākas reizes redzējis, jā. Bet viņi, Japānā ir labajā pusē stūri. Jā, tāpēc viņš ir, jā. Jo Eiropā nemaz tāda nebija. Nē. Bet ir krietnes šitas dzīvāks iekšā. Tādā ziņā, ka svaigāk mašīna liekas. Tā tomēr liekas, ka pagājušais gājiens. Skaists, ne? Jā. Jā, priekš Toyotas ņemot, tomēr, tas ir skaists. Viņš pat atgāda Lexus gaisa veco no sāna tāds. Bet loģiski. Tas pats ir, jā? Jā. Vienkārši Toyota ar savu nosaukumu, šai Amerikā. Kāds viņam dzinējs? Es nezinu, kaut kāds Tu īstenībā, kas tā, JZM? Kaut kāds JZ skanāk. JZ, kas tur bija. Kaut kāds. Pasties, 7. Labi, uzreiz, bet es patiskāks. Stūrējās, asāks, viss ir. Toreiz sakot, šī mašīna tā ir būvēta. Viņa nav būvēta, jo tu S-klasē, sēdi un slīdi S-klasē, teiksim. Nav, tev jau mierīgi jau gribās uzlot. Viņš pēc būtības tāds ir. S-klasē primārais ir komforts, šitam tad ir komforts ar sportiskumu kopā uz pusēm. Sportiskums un dinamiskums. Viņš ir stingrāk. Viņš nav ciets, bet viņš ir stingrāks. Un stūrī daudz asāka. Jā. Bet kabinets ir reāli viena paudze liekas jaunāka mašīna. Skaidrs, jo tas, kad iznāca tās idejas, visu šo īdrā, tas bija vispār know-hows, jā, autoindustrijā arī dzēn. Nācās, ka šito vispār ieraudzi, likās kosmos kuģis šitas ir kabinets. Jā, bet normāli lietojums viņš nebija. Viņš jā, pretīgi. Viņu baigi jāpiešaujās, lai viņi saprastu. Bet pa lielam tajā laikā visi viņu spaidīja, tur pētīja, un tas bija kaut kas wow. Viņš drausmīgi, protams. Pēc tam atkal iznāca 221. Iznāca īdrājus ārā no S-klases. Viņš bija krietni ērts un funkcionāls un patīkam lietojums. Salīdzinot pret šito, jā. Tas jau... Fantastiski. Un tad iznāca F01, viņš palika vēl ērtāks kā S-klasē. Protams. Un Lexus kā ražo nelabi lietojumu, neērti tā ražoja projām, viņi tā diezgan draņķīgi. Lexusam vēl šodien tā multimēdijas sistēma ir kaut kas fenomenāls. Diezgan draņķīga, un gan tie pikseli iekšā, pēc tam Japāņi, kas ražo diezgan krūtus, teiksim, Jā, tur viss vecs izskatās. Viņš vienkārši ir drausmīgs. It kā Japāņi visi paši ir izgudrojuši, tur pat Ķīnas blokus viss ir, bet Lexusos tā multimēdijas sistēma, liekas kaut kā 10 gadu atpakaļ atpalikusi. Tie joysticki, kas ir X-os nāk iekšā gaisos,
vaiprāts. Viņš ir jāuzliek kliki, kā jāpārliek, viņš ir vēl trakāks nekā šis te. Tas bija kaut kas vaiprātīgs. Tā ir, jā. Nu ko, testēsim šito, cik būs. Nu kā tev liekas, kurš būs ātrāks? Tad jau sāc... Nē, nu sāc. Es saku, ka BMW būs ātrāks. BMW ierakstīsies zem 3,90 būs. Mersim bija ātrākais 3,91 laikam bija. Nu es neredzēju vienu reizi. Man liekas, bija... Mēs jau varējām pastāties, man liekas. Kā tu teiksi, tā būs, es pat neredzēju. Tā, apstājies bišķi. Tā, ko mēs spiedām? Distanci. Kā viņš nav uzstēris GPS laikam. Pagaid, tik nebrauc ārā. Nē, es vienkārši palaidu un aizmurēju furnāku, un es viņu nevaru aizskājāt. Tā reka mums ir. Tas, kas piecūkojas, tur nāk ārā. Speed, drag race, speed. Pagā, tā mums liek par mums. Šitas, nē. Jā, bišķi, man pieši tā piešauties. Labi, es neatradīšu, bet Leviģi kā redzēs. Man liekas, ka bija 3,91 kaut kas tāds. Nu, zem 4, jā. Zem 4, pēc tam sliktāks bija 4 sekundes. Paļbom 4 sekundes žotiņš, jā? Nu, zem 4, jā, 3. Tad notestēsim šito, tā kā rakstīja komentārā, kā jums liekas, cik būs šitas ātrs. Ierakstīsies 4 sekundēs vai ne? Nu, 4 es domāju, ka ierakstīsies. Un es domāju, ka zem, nu, vajadzēja būt 3,80, lai ir 3,83, savs precīzi skaitli. 3,90. 3,90, es saku 3,83. Nu, G klase gan palaida. Glandevāgi. Tā, Geļģik 6 ļūs garām. Nu, mēs tad lecam ārā. Gatavs? Jā, mums apstāšos pagaids, lūdās, nopauzēšu no nolīdz. Skatos, ka neviena nav. Jā, viss tā. Tā, es klasīt jau brauc ārā mūsajā. Jā. Speciāli iebrauc, lai bedrītā izspēlē. Nu, davai aiziet. Nu, kur tā kriet? 3,85. Bet ar izspēlēšanu iedod vēl vienu iespēju emaciņam. Izgriezas krituļus. Klausies, es klasē pilnpiedziņš tā bija? Formatiks? Tad jau ar visu V8 neizgriezas krituļus. Sēmaciņš pasties? 3,85. Tātad šitas skrien tikpat ātri, cik mums X5 ar failiņu. Es gan aizklāst nenolaunčoju. Šitais bišķi nolaunčoju. Nu, uzliek apgrieziens augšā. Saka, man durvis vaļā ir. Jā. Es domāju, kas man tie pjauzas grab. Tā, nu dabūs zem 3,85. 3. Kurš mums ātrākais bijis? Šis laikam būs ātrākais pagaidām, ne visā listā. 3,86 bija failotam X5. Tātad šitas bez visa failiņa 3,85. Kā tev liekas, failiņš tīvē nav? Liekas, ka nebūs, ne tā sieniņš. Jā, bišķi, ka pakreiz bedrē nemals iekšā, bedrēņš ir izspolējums. Nu ko, gatavs? Paga. Tā, paga. Aiziet. Atkal izspolēja. Nu, būs ātrāk, 3,83, tā kā es teicu. Viss, es šodien vinnēju 1000 litrus degvielas, ceļojumu uz Turciju un mēmākos teikt paldies. Paldies, Karņi. Jēzu, kā man sagāja šodien. Tā kā tie, kur ierakstīja 3,83 no 0 sotaks, nu labi, tiem, kā saka, mierinājuma balva, numuru rāmīši. 0 sotaks, 0,60. Mēs nepārkāpjam ātrumu. Jā, nekādā gadījumā. Tā kā 0,63,83 es vinnēšu tonu degvielas ceļojumu uz Turciju. Jo. Toreiz normāli tieši ar tonu degvielu aizbraukt līdz Turcijai. Brīvi sanāk. Ar šitā 7. toču sanāk. Turp un atpakaļ tonu var izbraukt. Brīvi. Tā kā, nu, viss apsveicam vinnētājus. Paldies. Savu laiž atvaļinājumā uz Turciju. Reāli viss tā kā. Drīz būs jāmauc Turcijā. Kas tur bija? Taču ventilācija bija. Bet izskatās, ka jūs ar drīz mauksiet uz Turciju, tā izskatās, ne? Nu, pagaidām uz to velk. Pagaidām velk uz to, kad būs brauciens uz Turciju. Tas, protams, tiks viss rādīts privātajos kanālos. Dokumentēts, jā, tikai sekotājiem, jo tur principā var teikt, ka ies tā kā seriāls ārā. Viņš jau tagad kā seriāls vispār mums tā kā Arbiņā viss notiekās, bet tas būs tāds bišķi savādāks. Jā, bišķi tāds plāns, jā. Nu, ko, atkal kārtu reiz pierādās, ka BMW ir ātrāks par Mercedes, bet Mercedes ir komfortablāks par BMW. Jā, mēs nonākam. Ja pie jaunām atzīm mēs nonākuši neesam, pie tām pašām atzīm kā parasti. Jā, tā kā raksta komentārā, kurš ir tavs favorīts, šitas BMW vai S klases Mercedes.
Nu, bet Bembīte, jā, Bembīte, kā BMW iekšā, tomēr tā gada, kad viņi slaida ārā, šitas ir svaigāks, tāda nelīdz galam godīgs salīdzinājums, kaut gan te īsti pat godīgi pat neko nav nolikt. Nav nogodīgs. Nu kā, tu paņem Teslas 320 dīzels, tu paņem 5. gada 1:1, nu kā, viņi klasiski beizē ražojās. Nu jā, bet tādā ziņā, ka man tā liekas daudz vecāka. Viņi īsti 38 pretī nenoliks, jo 38 beidz ražot 2001. gadā, šito praktiski sāka 99. ražot. Tad viņš ne pie 38, ne viņš kaut kā pa vidu starp 38 un 65. Tāpatās tā ir viens paudzes mašīnas skaitās. Nu jā, bet man pēc izjūtām. Bet ja tu man prasi, kur es izvēlētos labāk, es klasu vai 38, 7 serijas, bet es rautu 38. Tas tomēr šodien vispār forša operācija. 740 no D. Nē, tie bija baigi neusticami. 740 to benzīni, kā 4, kurš nāca feistartiņam. Jā, tie bija kapitāli. Nu ko, atkal mūsu sēšana aparāts noderēja. Šitas ir foršs aparāts, baigi man patīk. Tā, pagaist, tas ir lūdzu. Tas parkingas sensors vajag nomainīt pie dīdī, lai normāli noparkoties. Nē, mums cits servis pierakstīts. Все, стоп. Pagaist, izlūkšu ārā. Viss. Tā kā, jā, raksti komentārā, kādu tu gribētu redzēt nākamu aparātu uz šitādu kustināšanu. Un drīz jau mēs uztaisīsim tabulu, cik viņi mums ātri skrien. Tā kā visiem jauku dienu. Ieliekam laikus. Čau. Čau.